1963. gadā, augstā kara kulminācijā, Amerikas Savienotās valstis izvietoja ieroci, kas nebija radīts, lai uzvarētu kaujās. Tas bija radīts, lai izbeigtu karus. Ierocis, kas bija tik nežēlīgs, ka spēja palaist kodola galviņas. Šāviņi ar gandrīz 3 reiz lielāku jaudu nekā Hirosimas bumba, vēsti pret padomju armijas formējumiem. Gadu desmitiem tas tur atradās, gatavs. Gaida to dienu, kuru visi cerēja nekad nepiedzīvot. Kad augstais karš beidzās, amerikāņi šo ieroci izņēma no aprites, paņēma stobrus, sagrieza tos un pārvērta par vispostošākajām bumbām, kādas jebkad nomestas no lidmašīnas. Šīs bumbas spēja iekļūt vairāk nekā 30 metrus zemē un 6 metrus betonā. Šķita, ka tas ir stāsta beigas. Taču tad, 2025. gada oktobrī, Grieķija un Čehijas republika noslēdza slepenu vienošanos. 60 no šiem ieročiem, kas kopš 80. gadiem bija aizmirsti Grieķijas noliktavās, tiks nosūtīti uz Ukrainu. Bez remonta, bez modernizācijas, tādi, kādi tie bija. Tad, 2026. gada aprīlī, 52. Ukrainas artilērijas brigāde publicēja ierakstu sociālajos tīklos. Gandrīz paslēgts starp aprīkojumu sarakstu parādījās vārds. 100. Džizmit. Lielākā daļa cilvēku to nepamanīja. Bet tie, kas pārzina kara darbību, apstājās uzreiz. Jo ierocis, ko Amerikas Savienotās valstis uzbūvēja, lai iznīcinātu padomju armiju, tikko ir atgriezies kaujas laukā. Un tagad tas tiek izmantots pret Krieviju, pret to pašu armiju, kuru tas tika radīts, lai iznīcinātu. Krievija to negaidīja, pat pati Ukraina to negaidīja. Un tas, ko šis ierocis spēja paveikt, mainīs šo karu tādā veidā, ko tikai retais šobrīd saprot. Sāksim ar to, kas šis ierocis patiesībā ir. M110 ir lielākais pašdāja haubice, ko Amerikas Savienotās valstis jebkad ir izvietojušas kaujas laukā. Būtībā tas bija milzīgs lielgabals, kas uzstādīts uz kāpurķējuša transporta līdzekļu, līdzīgi kā tankam. Ierocis, no kura ir atteikušās visas mūsdienu armijas, ko neviena NATO valsts vairs nevēlējās, ko paši Grieķi nosauc par militāri nevajadzīgu aprīkojumu. Pat tādā gadījumā, kad tā nonāca Ukrainā, tie, kas saprot karu, to pamanīja. Šis noraidītais ierocis var mainīt spēles gaitu. Iemesls? Tas šauj 90 kg smagas lādiņus. Gandrīz tikpat, cik sver pieaudzis cilvēks, līdz pat 30 km attālumā. Tas ir uzstādīts uz kāpurķēdēm. Tām ir 405 zirgspēku dzinējs. Un tas spēj izšaut, pārvietoties un atkal izšaut, pirms ienaidnieks noskaidro, no kurienes nāca šāviens. Tas nav moderns. Tas nav skaists. Tam nav modernu tehnoloģiju. Bet tas nodrošina tādu iznīcināšanas līmeni, kādu spēj tikai dažs labs ierocis pasaulē. Taču ir viena detaļa par šo ieroci, ko gandrīz neviens nemin. Un, kad uzzināsi, sapratīsi, kāpēc M110 nav vienkārši vēl viens vecs lielgabals. Galvenais iemesls, kāpēc tas tik ilgi palika dienestā, nebija parastā uguns jauda ar tradicionālajiem sprākstvielām. Tas bija spējīgs izšaut taktiskās kodolgalviņas. Savienotās valstis izgatavoja 2000 kodolšāviņu, ko sauca par W33, kas tika īpaši izstrādāta šim ierocim. Katrs no šiem šāviņiem pēc dažām aplēsēm varēja radīt sprādzienu līdz pat 40 kilotonnām. Lai jums būtu priekšstats, bumba, kas iznīcināja Hirošimu, bija 15 kilotonu. Tas nozīmē, ka viens vienīgs M110 šāviens varēja radīt gandrīz 3 reiz lielāku iznīcību. Tāds bija tā uzdevums. Ja Padomju Savienība virzītos uz priekšu Eiropā, M110 būtu atbilde. Taktiskā kodola iznīcināšana. Šāviens no lielgabala uz kāpurķēdēm. Bet augstais karš ir beidzies, un M110 tika izņemts no dienesta. Taču tas, kas notika ar šo ieroci pēc tam, ir gandrīz tikpat iespaidīgi kā pats ierocis. Un šī ir daļa no stāsta, kuru gandrīz neviens nestāsta. Kad amerikāņi 90. gados izņēma M110 no dienesta, viņi neizmeta visu. Viņi paturēja stobrus. Un zini, ko viņi ar tiem izdarīja? Kaut ko, ko neviens negaidīja. Amerikāņu inženieri paskatījās uz tiem milzīgajiem artilērijas stobriem, un viņiem radās ideja.
Viņi nogrieza stobrus, piepildīja tos ar sprākstvielām un izveidoja bumbu, ko sauca par GBU-28, pazīstamu kā bunkuru iznīcinātājs. Slavenā militāro patvērtni iznīcinātāja. Šī bumba tika izstrādāta tikai 2 nedēļu laikā Persijas līča kara laikā. Jo amerikāņi atklāja, ka nevienam viņa rīcībā esošajam ieročam neizdevās izsist cauri nocietinātajām militārajām patvērtnēm, kuras Sadams Huseins bija uzbūvējis zem zemes. Risinājums bija paņemt M110 stobrus, pārvērst tos 2 tonu bumbas korpusā un nomest no lidmašīnas. Un tas nostrādāja. Lai jums būtu priekšstats, GBU-28 spēja iekļūt vairāk nekā 30 metrus zemē vai 6 metrus masīvā betonā. Tikai 2 tika izmantotas Persijas līča karā. Otrā trāpīja tieši Irākas patvērtnē, tā izsita cauri betonam un eksplodēja iekšpusē. Visi, kas tur atradās, tika nogalināti. Pēc tam Izraela iegādājās 100 šādas bumbas. Un daudzi uzskata, ka nodoms bija tās izmantot pret Irānas kodoliekārtām. Tas nozīmē, ka šīs pašas ieroča stobri, kas tagad atrodas Ukrainā, jau ir tikuši pārstrādāti, lai radītu nāvējošākās bumbas uz planētas. Nekas šajā haubicē nav vienreizējs vai izmetams. Viss, kam tas pieskarās, pārvēršas par iznīcināšanas ieroci. Tagad visinteresantākais visā šajā ir tas, kā 60 no šiem ieročiem nonāca Ukrainas rokās. Un šis stāsts ir saistīts ar Grieķiju. Skatieties! Grieķijai bija 145 M110 savās noliktavās. Amerikāņu ieroči no 80. gadiem, kas kļuva novecojuši, valstī modernizējot savu arsenālu atbilstoši NATO standartiem. Grieķijas valdība tajās saskatīja iespēju. Viņi grasījās pārdot to, kas vairs nebija vajadzīgs, un izmantot iegūto naudu jauna aprīkojuma iegādēji. Paketi sastāvēja no 60 haubicēm un 150,000 dažādu veidu šāviju. Tas viss par 199 miljoniem eiro. Katrs M110 maksāja apmēram 520,000 eiro. Dzīvokļa cena Atēnās. Tagad padomā par to. Viens mūsdienīgs tanks maksā no 5 līdz 10 miljoniem eiro. Ukraina iegūs 60 smagās artilērijas vienības par pusduča tanku cenu. Šāds darījums var izmainīt karu. Taču vienošanās nebija vienprātīga. Grieķijas opozīcija protestēja. Daudzus no šiem ieročiem atradās Grieķijas salās Egejas jūrā, ļoti tuvu Turcijas krastam, valstī, ar kuru Grieķija ir vēsturiskas spriedzes. Politiķi jautāja, vai valsts sevi nevājina sūtot artilēriju uz ārzemēm, kamēr otrā jūras pusē ir potenciāli naidīgs kaimiņš. Neskatoties uz to, valdība turpināja rīkoties. Grieķijas militārā vadība klasificēja M110 kā militāri nevajadzīgu aprīkojumu. Un vienošanās tika noslēgta. Tagad ir svarīgi pateikt vienu lietu. Šīs 60 haubices pašas no Atēnām līdz Ukrainas austrumiem nenonāk. Kādam ir jāorganizē loģistika, jānoslēdz līgumi un jānodrošina, lai ieroči nonāktu līdz frontes līnijai. Un lai tie nepaliktu stāvēt kādā Eiropas ostā. Un tieši šeit, šajā stāstā, iesaistās visneticamākais varonis – Čehijas republika. Maz cilvēku zina, bet pastāv programma ar nosaukumu Čehu iniciatīva. Un tas, ko šī valsts ir spējusi paveikt, ir kaut kas, kas ir pelnījis, lai par to stāstītu. Redziet, Čehijas republika nav militāra lielvara. Tā nav lielākā armija Eiropā, nedz arī lielākais aizsardzības budžets. Bet Čehijas prezidents paskatījās uz situāciju un nolēma rīkoties. Viņš izveidoja programmu, lai iegādātos munīciju un ieročus trešajās valstīs un piegādātu tos tieši Ukrainai. Un ar to šī mazā valsts Eiropas centrā pati izveidoja vienu no lielākajiem munīcijas piegādes tīkliem pasaulē. Kopš sākuma Čehu iniciatīva jau ir piegādājusi Ukrainai aptuveni 4,400,000 smagās munīcijas vienību. Tās nākušas no 14 dažādām valstīm. Lai jums būtu priekšstats, kara sākumā Krievija izšāva 10 šāviņus uz katru Ukrainas šāviņu. 10-1. Čehu iniciatīva palīdzēja samazināt šo nelabvēlīgo attiecību 5 reizes, no 10-1 līdz 2-1. Tas izmainīja kaujas lauku. Tieši šī struktūra ļāva grieķu ieročiem nonākt Ukrainā. Un tie nebija tikai haubices. Kopā ar 60 M110
tika piegādāti 50,000 sprādzienu bīstamu lādiņu, 40,000 lādiņu ar raķešu piedziņu un 60,000 kasešu munīcijas. Tās, kas sadalās desmitiem mazu bumbu gaisā, pirms sasniedz Zemi. Tās dod Ukrainai milzīgu izvēles iespēju klāstu ar vienu ieroci. Platības iznīcināšana, palielināts darbības radiuss un spēks pret karaspēku un transporta līdzekļiem. Tā ir artilērija ar plašu izvēli. Taču nekas no tā visa nebūtu nekādas ietekmes, ja tas notiktu nepareizajā brīdī, un tieši tur šis stāsts kļūst vēl interesantāks. Vai esi kādreiz aizdomājies, kāpēc augstā kara ierocis šobrīd karā spēlē tik lielu lomu? Un atbilde? Tas ir saistīts ar lielāko aprēķina kļūdu, ko Krievijas valdība pieļāva, kad Krievija iebruka Ukrainā 2022. gadā. Plāns bija ātrs karš, ieņemt Kijivu dažu nedēļu laikā, gāzt valdību un doties mājās. Balstoties uz šo likmi, Krievija lika visu, kas tai bija kaujas laukā. Tanki, bruņumašīnas un artilērija tika iznīcināti tādā tempā, kādu neviens, pat paši Krievijas ģenerāļi, neuzskatīja par iespējamu uzturēt tik ilgi. Taču ātrais karš nekad nenotika. Un tagad Krievija par to maksā. Kopš 2022. gada februāra Ukraina jau ir iznīcinājusi gandrīz 40,000 Krievijas artilērijas sistēmu. 40,000! 2026. gada janvārī tika iznīcinātas vairāk nekā 1000 tikai vienā mēnesī. Tas atbilst vairāk nekā 60 pilniem artilērijas bataljoniem. Un tad rodas neizbēgams jautājums, vai Krievija spēs turpināt šo karu, kad krājumi būs izsmelti? Kāpēc šie krājumi izsīkst? Padomi laika noliktavas, kas gadu desmitiem šķita neizsmeļamas, tuvojas beigām. Ir palikuši tikai 39% no artilērijas sistēmām, kas bija uzkrāti pirms kara. Un Krievijas ražošana nespēja aizpildīt šo robu. 2026. gada martā Krievija sasniedza savu lielāko cilvēku zaudējumu skaitu kopš iebrukuma sākuma. Vairāk nekā 35,000 karavīri nogalināti vai ievainoti vienā mēnesī. Ukrainas mērķis 2026. gadam ir palielināt šo skaitu līdz 50,000 mēnesī. Un aprēķins ir vienkāršs. Krievija spēja iesaukt no 30 līdz 40,000 karavīru mēnesī. Ja zaudējumi konsekventi pārsniedz iesaukto skaitu, vienādojums apgriežas otrādi. Un tieši tas arī notiek. 2026. gada 1. ceturksnī Krievija zaudēja vairāk nekā 90,000 karavīru, kamēr iesauca apmēram 80,000. Aprēķins nesakrīt. Un kad aprēķins nesakrīt, katrs jauns ierocis, kas nonāk Ukrainas kaujas laukā, pātrina šo asiņošanu. Patiesība ir tāda, ka Ukrainai nav vajadzīgi futūristiski ieroči. Nepieciešami ieroči, kas spēj konsekventi radīt plaša mēroga postījumus. Un šīs 60 haubicas ar 150,000 šāviņu dara tieši to. 52. artilērijas brigāde jau izmanto šos ieročus. Iedomājieties ainu. Ukrainas austrumos, kaut kur Kramatorskas vai Harkivas sektoros, gandrīz 30 tonu smaga haubica apstājas aizsargātā pozīcijā. 13 vīri apkalpo ieroci, kas ir gandrīz 2 reizes vecāks par katru no viņiem. Tiek ielādēts lādiņš, kas ir cilvēka ķermeņa lielumā, stobrs paceļas, šāviens atskan kilometru tālumā, 90 kg sprākstuvielas lido uz Krievu pozīciju. Un vēl pirms trieciens tiek apstiprināts, M110 jau pārvietojas uz citu pozīciju. Blakus tam darbojas Ukrainā ražotās haubicas Bovdana un vairāk kārtējās palaišanas iekārtas Vampire. Katrai sistēmai ir sava loma. Bogdana precīzi trāpa mērķos, lielos attālumos. Vampire ar raķetēm noklāja veselas teritorijas, un M110 dod smagu triecienu. Bet tas, kas šo kombināciju padara patiešām biedējošu Krieviem, ir tas, kas notiek pirms šāviena. Ukrainas droni lido pāri Krievu līnijām, identificē ierakumus un karaspēka koncentrācijas vietas un reāla laikā pārraida koordinātas. Artilērija saņem informāciju un atklāja uguni. Un 2026. gada marts atnesa pavērsienu, kas padara to vēl nāvējošāku. Pirmo reizi šajā karā Ukraina veica vairāk dronu uzbrukumu nekā Krievija. Ukrainas acis debesīs tagad ir vairāk nekā Krievu. Un katrs papildus acu pāris ir nāves spriedums tiem, kas atrodas otrā pusē. Un pats svarīgākais – piegāde šeit nav jāaptur.
Grieķija joprojām var nosūtīt apmēram 85 M110. Bet, kad paskatās uz globālo karti, saprot, ka potenciāls ir daudz lielāks. Turcija, piemēram, šobrīd izņem no eksploatācijas 219 vienības, lai dotu vietu modernākai sistēmai. Jordānija eksploatē 120 vienības. Pakistāna ir 140 vienības. Maroka un Taivāna kopā ir vairāk nekā 130 vienības. Tie ir simtiem haubiču, kas izkaisīti pa 3 kontinentiem un stāv bezjēdzīgi noliktavās. Un pats atklājošākais ir tas, ka ceļš, lai tos nogādātu Ukrainā, jau ir atvērts. Čehijas iniciatīva pierādīja, ka tā darbojas. Ceļš, kā nogādāt šos ieročus, pastāv. Nauda ir, trūks tikai politiskās gribas. Amerikas Savienotās valstis uzbūvēja M110 tieši augstā kara ekstrēmākajiem scenārijiem – taktiskai kodola iznīcināšanai pret padomju armiju. 60 gadus vēlāk šis ierocis neizšauj kodola galvīs. Tam tas nav nepieciešams. Un kad viņi norakstīja M110, viņi domāja, ka šī ieroča stāsts ir beidzies. Kad viņi paņēma stobus un pārvērta tos par patvētņu iznīcināšanas bumbām, viņi domāja, ka tā ir pēdējā nodaļa. Bet kāds Ukrainā pārrakstīs šo nobeigumu? Ierocis, kam vajadzēja iznīcināt padomju armiju, ir atgriezies. Un ar katru dienu, kad Krievija zaudē vairāk artilērijas nekā spēja atjaunot, ar katru mēnesi, kad zaudējumi pārsniedz jauno karavīru rekrutēšanu, tādi ieroči kā šis vairs nav tikai noderīgi. Tie kļūst izšķiroši. Un galu galā šis stāsts parāda kaut ko, kas sniedzas tālāk par šo karu. Tas, ko viena armija uzskata par atkritumiem, var būt tieši tas, kas izglābj citu. Un dažreiz ierocis, kas maina visu, nav pats modernākais, ne pats dārgākais, ne pats attīstītākais. Tas ir tas, ko neviens negaidīja redzēt. Atgriežamies. Tagad es gribu dzirdēt tavu viedokli. Kā tev šķiet, cik ilgi Krievija vēl var izturēt šādā zaudējumu tempā? Atstāj savu viedokli komentāros. Ja šīs video tev sniedz jaunu informāciju, padalies ar kādu, kurš arī seko šim karam. Un, ja tu vēl neesi abonējis kanālu, abonē un ieslēdz zvaniņu, lai nepalaistu garām nākamos video. Sveiciens un līdz nākamajai reizei!